Taču diez vai tik ātri kāds būs gatavs evakuēt Ogres novada Suntažu iedzīvotājus, kuri no Ogres domas priekšsēdētāja puses salīdzināti ar blusām un kuriem visticamāk nāksies dzīvot mēslos. Tieši tik skarbā situācijā nonākuši visi Suntažu iedzīvotāji – bērni, jaunieši, viņu vecāki un vecvecāki. Suntažos briest pamatīgs dumpis, jo iedzīvotāji nevēlas samierināties, ka viņus pataisa par mocekļiem. Kādi šausmu sliekšņi priekšā nonākuši suntažnieki un kāpēc dzīvus cilvēkus amatpersonas atļauj salīdzināt ar blusām, par to mūsu pirmais stāsts. 21 gadu vecais suntažnieks Andris pašlaik mācās Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē. Aktīvais jaunietis paspēja studijas apvienot ar skolotāju darbu. Viņš pasniedz bioloģijas stundas 2 skolās. Vienu dienu uzzinājuši šokējošos jaunumus, ka viņa dzimtajā pagastā tiek plānots būvēt slēgto šķidra mēslu glabātuvi, Andris nekavējoties sāka iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai pasargātu suntažu pārvēršanu, kā viņš pats saka, par mēslu bedri. Decembra sākumā sabiedrība uzzināja, kad šis būvprojekts tiek realizēts. Tad Cieva Ulbruka Suntažu pagastā vēlās būvēt šķidro mēslu krātuvi. Publiskā apspriešanās rīkota 15. decembrī. Suntažnieki bija sašutuši, kad uzzināja, ka uzņēmums publisko apspriešanu organizē darba dienā, kad cilvēks strādā 3:00 dienā. Reāli uz šo publisku apspriešanos tiek cilvēki tātad vai nu bezdarbnieki, vai nu pensionāri. Bet bez tā viss kopumā atnāca apmēram 50 cilvēki. Publiskās apspriešanas laikā uzņēmuma Ulbruka pārstāvji tā arī nav spējuši minēt nevienu objektīvu argumentu, kādu labumu Suntažu pagasts no tā gūs. Mēs iegūstam tādā veidā, kad Tilbe Agro ir tātad juridiska adrese Suntažu pagastā, un ienākumi nāk tātad nodokļi pagastam un Ogres novadam. Nekāds lielāks labums novadam no šādas būvas gan nebūs, jo izbūvējot šķidro mēslu krātuvu Suntažos, neviens suntažnieks pie jauna darba netiks. Jautājums ir ļoti diskutabls, jo šī šķidrā mēslu krātuva atrodas diezgan tālu no Ulbrukas. Tātad 50–60 km. Un viss šis ceļš ir jāved mēsli no Ulbrukas. Tas ir jau kolēģis bija pieminējis, ka 200 reizes apmēram jābrauc turp un atpakaļ. Tas sanāk 200 darba dienas. Un smirdēs, kad vedīs, kad lies ārā. Tāpat bioloģijas fakultātes studentu uztrauc fakts, ka Cieva Ulbruka informējot iedzīvotājus par būvi nav minējusi, kā šī šķidra mēslu glabātuve ietekmēs vidi, privātu īpašumu vērtību, kā arī cilvēku veselību. Būs nepatīkama smaka, nevarēs izkarināt veļu, nevarēs dzīvot tīrā vidē. Tātad, tiesības uz tīru vidi tiks ierobežotas. Un arī, kas nav no svara, tas, ka privātīpašuma vērtība kritīsies. Un ja dēļ kāda cilvēka vai kādas firmas mūsu vērtība krītās, es domāju, ka tas ir arī tiesību pārkāpums. Kāpēc mums jābūt nabagākiem nekā mēs esam? Andris uzskata, ka Ogres novada doma pilnībā ignorē iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Tāpēc devāmies pie Ogres mēra, lai noskaidrotu viņa viedokli par ieplānoto būvi Suntažos. Es neesmu šī jautājuma ietrunājies, un man fiziski tam trūcis laika. Izrādās, ka suntažnieku raizes mēra prāt vien ir piemēram kā blusas suņa kažokā. Tas, ko jūs aktualizējat, tas ir, tā kā, es nezinu, tīģerim, cimdiņi. Mums ir aktuāls visas cilvēku problēmas un tā tālāk un tā tālāk. Bet valstī un likumdevējiem šis iedzīvotājs ir mazāks par blusību. Jo ministrs kabineta noteikumi šo ir paredzēts pilnīgi pretēji. Ogres novada mērs uzskata, ka doma šajā jautājumā ir pilnīgi bezspēcīga. Es neesmu šajā jautājumā detalizēti iedziļinājies, izanalizējis visus šos par un pret. Bet tas, ko es redzu no iesniegumiem, ir iedzīvotāju protesti, bet nav šī likumīgā pamatojuma, lai kaut ko aizliegt. Turpretī citi domnieki, kuri apzinās, ka iedzīvotāji viņus ir ievēlējuši ne jau, lai apsēdētu darba laiku siltā krēslā, bet lai palīdzētu cilvēkiem, aizņemtajā dienas grafikā ir iepazinušies ar Cieva Ulbrukas vēlmi Suntažos izbūvēt šķidro mēslu krātuvi. Ko iegūst Suntaži no tā? Kas notiksies ar tiem viesunamiem, kas ir Suntažos, kas notiksies ar bioloģiskām saimniecībām. Par to netiek domāts. Ja? Un nedrīkst būt tā, ka veidojās kaut kāda jauna biznesa vide, tā mēs varam to nosaukt, kas kaitē pārējo. Helmans gan nepiekrīt Ogres mēram, ka doma šajā jautājumā ir bezspēcīga. Es domāju, ka pietiekami daudz atbildība ir uz pašvaldības.
jo pašvaldība ir ievēlējuši šie cilvēki, kas dzīvo tur, un viņi ir deleģējuši šīs tiesības, un mums ir jāņem viņu vērā, viņa tiesības dzīvo tīrā vidē. Tāpat Ogres mēra viedoklim oponē jurista, norādot, ka iedzīvotāji paši var panākt, lai šāda būvniecība Suntažos netiktu veikta. Iedzīvotājiem pirmkārt vajadzētu apvienoties, un pats pirmais darbs, kas viņiem steidzami ir jādara, tas ir apsekot visus iedzīvotājus Suntažu, kas ir pret šo projektu īstenošanu dzīvē, savācot parakstus. Savācot parakstus ir jāievēro vairākas formalitātes. Ir jābūt iesnieguma formai, tātad ir jābūt minētam vārdam, uzvārdam, personas kods un deklarētajai dzīvesvietas adresei. Un parakstam par to, ka viņš nepiekrīt šai projekta realizācijai. Apkopojot iedzīvotāju iesniegumus, tie jānosūta gan Ogres novada domē, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tāpat suntažniekiem jāorganizē iedzīvotāju publiskā apspriede par šo būvobjektu. Tātad ir šī iedzīvotāja sabiedriskā apspriešana, kurā tiek uzaicināt rakstiskā veidā domas deputāti un šī projekta realizētāji. 10. februārī Ogres novada domē komitejas sēdes laikā tiks lemts, vai Suntažu pagastā ļaus izveidot krātuvi cūku mēsliem vai nē. Balsošana būšot atklāta, līdz ar to ik viens suntažnieks varēs redzēt, kurš tautas kalps tad nu strādā viņu labā, kurš ne, lai aktīvi paustu savu nostāju par Virces bedres izveidi savā pagastā. Guntas Gūbiņš, Signis Proģi, Andris Damburs, Tautas balss. Jā, tieši te 10 dienas ir suntažniekiem, lai savāktu visus iespējamos dokumentus un parakstus, un nākotnē nebūtu jādzīvo mēslu smakas pavadā. Man šķiet, ka ievēlētiem Ogres novada deputātiem tomēr būtu jāatrod laiks, lai palīdzētu iedzīvotājiem dzīvot svaigā gaisā un galvenais veselīgā vidē. Tautas balss komanda apsolās, mēs apsolām sekot šai problēmai, lai iedzīvotāji ar saviem deputātiem nonāktu pie kopsaucēja.